Pagājušajā nedēļā mēs runājām par tādu tēmu kā mobbings, kas īstenībā ļoti bieži viens no tiem lielajiem triggeriem, kas bērnus un jauniešus noved pie dažādām psihiskās veselības problēmām. Tāpēc tā nav nejaušība, ka šodien mēs esam atbraukuši uz Jaunaklāto bērnu un jauniešu psihiskās veselības centru, lai noskaidrotu, kāda ir tā situācija bērniem un jauniešiem. Un lai arī noskaidrotu, cik ļoti dažādas provokatīvās situācijas, paradumi un sabiedrības viedoklis atstāja iespaidu uz bērnu un jauniešu psihisko veselības stāvokli. Pagājušajā nedēļā mēs saskārāmies ar raidījumu ar tādu tēmu kā mobbings, un mobbings bieži vien ir viens no tiem lielajiem cēloņiem dažādām mentālām problēmām. Tāpēc arī mēs esam šeit. Mēs uzzinājām, ka atvērās šis jaunais bērnu un jauniešu psihiskās veselības centrs. Vai jūs varat vairāk kaut ko pastāstīt, mums izvest varbūt kādā ekskursijā? Jā, droši. Es kā reiz esmu iekārtojis un zinu, kur katra mēbele atrodas, un no galvas zinu katru kabinetu. Mēs atrodamies Bērnu slimnīcas bērnu un jauniešu psihiskās veselības centrā, kuru mēs atklājām pagājušā gada 19. decembrī. Darbs pie centra būvniecības notika no 17. gada, kad bija pirmās idejas un plānošana, līdz būvniecībai. Būvniecība pati ilga mazliet vairāk kā 2 gadus, plus vesels mēnesis, kamēr mēs iekārtojām. Un tad es teiktu, ka 4 dienās mēs, principā 4 dienās pārcēlām no Gaļezera gan ārstus, gan pacientus. Principā 3 dienās, 4. dienā jau mēs pieņēmām, tā bija piekdiena, pirmos pacientus, un pirmdienā jau pilnā sparā strādājām, un otrdienā taisījām lielu atklāšanu. Panāc šup. Es tevi ievedu tagad skaņas dušā. Klausies, dzirdi kaut ko? Putnus. Tā ir viena no skaņām. Ir dažādas putnu čivināšanas, gurkstēšanas, tādas kā sienas, sniegā staigāšanas skaņas, strauta, čalas, daudz kas. Tad, kad tu ienāc iekšā, tad tu vari iet tādā miera dušā, aiztais acis un pabūt savā mierā. Var arī nolikt pufu, sēdēt un klausīties. Tas forši. Tagad mēs ejam tādā darbinieku telpā, kas ir novērošanas telpa, novērošanas postenis. Ir grupa terapija, kurā bērni mācās kopā ar pārējiem dažādas ikdienā vajadzīgas lietas. Pat no tā, ka uztaisīt tēju, sasiet kurpšņoras, novilkt kurpes, iemācīties viņus nolikt tur, kur viņām ir jābūt, un dažādas socializēšanās. Un šī ir telpa, no kuras speciālisti viņus var vērot. Otrā pusē, tas pogulis. Kāpēc vispār rodas tādas problēmas, ka jauniešiem un bērniem ir jāvēršas pēc ārsta palīdzības? Pie psihiatra parasti vēršās, ja ļoti maziņš bērniņš, tad tur varētu būt, ka, piemēram, kaut kas neattīstās tā, kā gribētu. Piemēram, vārdiņus nesāk teikt tik ātri, cik vajadzētu, vai nesāk kaut ko citu darīt, piemēram, grūtības mācīties ir tādā agrākā vecumā, vai ne? Un tad mēs domājam, ka kaut kas varētu būt, kad attīstās vēlīnāk, vai ne? Vai ir aizturēta attīstība. Tad, kad vēlāks, tad jau kaut kādu uztraukumu, piemēram, skolā ir grūti ieiet iekšā, vai grūtības izveidot draudzības, vai ir ļoti liela uztraukuma, šausmīgi bail no kaut kā. Tad vienmēr sakot, ja tas, tad mēs sakam, psihiskais stāvoklis, ja psihiskais stāvoklis ir traucēts kaut kādā ziņā, emocijas ļoti intensīvas, vai ir kaut kas, kas apgrūtina, iešanu skolu, draudzēšanos, dzīvošanu, priecāšanos, tad mēs parasti pieslēdzamies. Kas provocē šīs psihiskās saslimšanas? Psihiskās saslimšanas, ja tā ir attīstības traucējumi, tad tur var būt viss kaut kas. Tur var būt, teiksim, dzemdību trauma, ka bija ļoti grūti piedzima, piemēram. Bet ir citreiz tā, kad ģenētiski, ka var iedzimt. Citreiz mēs nezinām. Mēs tiešām nevaram atrast, uzlikt pirkstu nekādam vaininiekam. Ja mēs domājam vairāk par emocionālām, kas, piemēram, ir garstāvokļa traucējumi, depresijas un trauksmes, ļoti lieli satraukumi, ja mēs par stresu runājam, ja, tad ļoti liela stresi. Un, ja cilvēkam ir tādas problēmas, tad tur arī ģenētiski var būt, ka mammas arī un tēti ir trauksmaināki, ja, nekā citi cilvēki apkārt. Un tad
Varbūt, piemēram, ka ir kādi citi traucējumi, piemēram, tīki, ka raustās, piemēram, ka mirkšķina ļoti bieži vai kāda cita kustība atkārtojās. Tas arī ģenētiski. Ja? Tur viss kaut kas var būt par iemeslu, bet parasti mēs domājam, ka psihiatrijā ir tas tā kā apstākļu kopums, kas nosaka, vai būs traucējums vai nē. Kā es saprotu, arī dienas stacionārs, kas agrāk atradās Gaļasarā, tagad atrodas šajās skaistajās telpās. Pirms šeit ir ļoti mājīgi. Cik vispār svarīgi ir bērniem un jauniešiem, kas pie jums šeit ārstējās, apkārtējā vide? Jūs ziniet, kā jau katram cilvēkam, protams, patīk atrasties smukās telpās, gaišās, omulīgās. Tiešām mums ļoti omulīgi šeit šīs telpas ir. Un tas piepildījums, protams, ka viņi arī paši saka, mums ir pacienti, kas bija Gaļasara novietnē, un tad atbraucot šeit, viņi arī redz to atšķirību. Un arī saka, ka daudz patīkamāk nākt šeit un pavadīt laiku terapijās. Neskatoties uz to, ka tas notiek vēl joprojām slimnīcas teritorijas. Ja? Bet tā bieži vien neizskatās kā slimnīca. Kas jaunietim vispār būtu jādara, lai nenonāktu šādā situācijā? Ļoti labs jautājums. Principā jāparūpējās par sevi, par savu veselību. Es kā ārsts katru dienu stāstu saviem jauniešiem, pacientiem, ka pirmkārt ir normāli jāēt. Pietiekoši daudz ir jāguļ un jābūt pietiekoši fiziski aktīviem. Par fizisku aktivitāti es parasti saku, ka tā pastaiga 1 stundu, 2 stundas dienā jau būs pietiekoša aktivitāte, lai justos labi. Par to miegu mums visvairāk diskusijas parasti notiek, jo tas diezgan tipiski, un pētījumi arī rāda, ka sākoties ar pubertāti un tālāk līdz 18 gadiem, principā ir tendence, ka jauniešiem aiziet gulēt vēlāk, bet tik un tā, ja viņi mācās klātienē skolā, tad viņiem ir jāceļās agrāk, un tad rodas tas miega deficīts, un tad viņi jūtas tādi bez enerģijas, nekas nepatīk, nekas ne. Un tad tas nogurums uzkrājas, un pēc tam nedēļas nogalē, tad viņi izguļ visu to, ko ir iekavējuši. Ja. Protams, tas var ietekmēt arī to sociālo aktivitāti. Ja nav enerģijas, nav spēka, intereses vispār tikties ar jauniešiem, tad tas arī nodara ļoti lielu kaitējumu. Ja. Tas, laikam, tie 3 pamatpatās nosādnes. Šī ir vienvietīga palāta. Tas ir pilnīgi atšķirīgs. Tas, kā pirms tam bērniem bija Gaļasarā, tad šeit viņi nonākot, katrs nokļūst vienvietīgā palātā, kur viņiem ir gan gulta, sēžamais krēsls, skapīši, viss ir bez durtiņām, lai nekur neko nevarētu noslēpt. Arī skapji, piemēram, kas ir pie sienām, ir piestiprināti, viņus nevar apgāzt un nolauzt. Un kas ir tas viena no tādām lielākajām vai interesantākajām lietām ir gulta. Šādas gultas tiek gatavotas starptautiski šobrīd, principā, cik mēs atradām tikai Anglijā, no tāda speciāla tāda ne koks, ne plastikāts, tāds speciāls materiāls, bet viņas izmaksā ļoti dārgi. Un kas svarīgākais tām gultām ir, ka viņas praktiski nevar izkustināt. Viņa ir mazliet vairāk kā 100 kg smaga. Un viņai apakšā arī ir tāda koka, parasts koks, respektīvi, lai tur neko nevarētu iebāzt, paslēpt narkotiskās vielas vai kaut ko tādu, lai nevarētu savainoties un lai nevarētu to gultu atlaust, dauzīt tajā brīdī, kad ir kaut kāds dusmu laikums vai kaut kas tam līdzīgs. Un kas ir interesantākais, mēs tās gultas nepirkām Anglijā, mēs viņas gatavojam tepat Latvijā. Mēs atradām vietējos galdniekus, kas bija gatavi pielāgot gan visas mēbeles, gultu, visu, lai tas sajiet kopā ar to koku apšuvumu, kas šobrīd ir arī pārējā palātas apdarē. Un plus tas, kas iepriekš nebija, tad katram ir arī sava duša tualete. Tu vari nevis iet koplietošanas telpās ar kādu kopā, bet katram pašam ir savas labierīcības un katrs var justies ērti un nesatraukties par to, ka kāds viņu ieraudzīs vai vienkārši justies neērti par to, ka kāds varētu būt blakus. Tās ir tīri darbinieks tās, kur atrodas visi speciālisti. Viņiem ir gan ģērbtuvs, kur viņi pārģērbjās, un dušas, īpaši māsām, kas strādā naktsmaiņas. Un šitā puse, tā, kas ir vienības gatavs puse, ir tīri darbinieku darba vietas, kur ir atvērtais office. Nākat apskatāties atpūtas telpu. Šī ir pirmā tāda tik liela atvērta office telpa slimnīcā. Līdz šim tāda nav bijusi. Te var redzēt atvērto ofisu, kur katrs darbinieks var atnākt, pieiet pie jebkura galda. Mums tā sistēma slimnīcā ir, ka katram ir savs lietotāja vārds un parole.
Un tu vari, principā, pieiet pie jebkura datora, strādāt kā no savu datoru. Ielogojies un tu strādā, tu tiek klāt visā informācijā, visam, kas ir vajadzīgs. Tas nozīmē, ka tev nevajag vienkārši savu konkrētu darba vietu. Te tur ir tādas mazas kabatiņas, kurās var pārunas veikt ar apaļajiem galdiem, dažādas sarunas. Un šī jau ir tāda atvērtā telpa, kur darbinieki ēd. Pusdieno, te ir virtuvīte, te var uzsildīt ēst, gan mikrāviņu krāsnī, gan, ja gribās, var arī cept un vārīt. Bet jā, šī ir tā vieta, kur darbinieki nāk paēst. Tad mums ir 2 konferenču zāles, mazā un lielā, kurā var strādāt gan ar studentiem, gan vadīt dažādus attālinātus seminārus, nodarbības, koncīliju sanāksmes arī ar speciālistiem no ārzemēm, ja nav tikai mūsēji, ir kaut kas jāpiesaista. Mums ir, šajās telpās, konferenču telpām ir šobrīd, es teiktu, pati modernākā Latvijā pieejamā tehnika, jo tas viens lielais ekrāns, caur viņu var dabūt visu, gan bildi, gan skaņu, tā, ka jebkurā brīdī var pieslēgties. Kur ir, piemēram, lielā konferenču zāle, kur var izvietot arī galdus, ir mikrofons, visur ir tumbiņas, un ir arī balkons. Var iziet ārā, jā. Un šis ir tāds ārstu telpas, jā. Kādi ir jūsu novērojumi jauniešos? Pēdējā laikā mēs redzam nelielu atšķirību starp to, kāda bija jaunieši mums, teiksim, pirms 10 gadiem. Tad pašlaik mēs redzam, ka paškaitējums pilnīgi noteikti ir kļūst par vienu ļoti aktuālu problēmu, kad jaunieši dara savu pāri vairāk nekā to darīja agrāk. Tas var būt vai nu skrāpējot savu, vai nodarot pāri, teiksim, iegriežot savā ādā un veidojot tādas rētiņas, kas palīdz citreiz nomierināties. Tas tāds visbiežākais iemesls vai arī palīdz sajusties, kad es esmu šeit un tagad es esmu dzīves tā kā, jo iekšēji ir tik ļoti notrūlinātas emocijas, ka ir grūti tā kā justies labi. Lūk, tā, ka ar to mēs arī cīnamies. Mēs mēģinam rast risinājumu, sniegt palīdzību šiem jauniešiem. Ārstēšanās un vispār palīdzības meklēšana ir diezgan nopietna lieta. Ko jūs teiktu, kāpēc vispār nevajag baidīties meklēt palīdzību un, piemēram, kaut vai vērsties pie jums vai... Labs jautājums. Protams, es uzskatu, ka cilvēkiem vispār pēc iespējams, cik iespējams nav jācieš. Ja? Un, ja ir kaut kādas problēmas, tad ja kaut kas sāp, piemēram, vēders sāp, mēs taču griežamies pēc tās palīdzības, vēršamies un meklējam. Līdzīgi ir arī ar kādiem psihiski traucējumiem vai kādiem pārdzīvojumiem, kas traucē dzīvot un funkcionēt jaunietim. Ar to noteikti ir jāvēršās un par to ir jārunā. Sabiedrībā bieži vien šī tāda tabū tēma par psihiatriju, un tas tā vēsturiski ir iekārtojies, bet pozitīvākais ir tas, ka laika mainās, mēs vairs neesam tik ļoti biedējoši. Ja? Mēs tomēr esam tādi atvērti, atklāti. Arī jūs esat šeit, lai to popularizētu, ja? ka ir jāmeklē tā palīdzība, un tas, kas meklē, to palīdzību lielākoties arī saņems. Tā, atradīsim gaismu. Jā, šis ir mūsu īstenībā lepnums. Visi arī darbinieki, kas nāk prasa, vai mēs arī varēsim nākt notrenēties. Vai pie jums var nākt visi uz šo svara zāli, burtiski? Ne uz šo nāk tikai tie bērni, kas ir stacionāri. Jā, tā kā vai visiem ir atļauts? Visiem pat ir noteikts, ka viņiem ir gandrīz vai, teiksim, pat neobligāti, bet viņus mēģina pierunāt, atnākt, pamēģināt, saprast gan meitenēm, kā es teicu, ar anoreksiju, ka saprast, ka tas ķermenis jau patiesībā ir tavs draugs, nevis kaut kāds, nezinu, kurš ir jāmok un kuru nevajadzētu barot, bet ka muskuļi ir tie, kas satur ķermeni kopā. Caur dažādiem maziem vingrinājumiem tu vari vai no ar hantelēm, vai arī kaut vai uz tā paša riteņa ar kustībām, es nezinu tos nosaukumus trenažieriem, bet cik tas ir svarīgi. Un īpaši svarīgi tas ir arī, piemēram, pusauģim, kam ir tāda iekšēja agresija, ka tu nespēji tik galā ar kaut ko, tad patiesībā tu vari to enerģiju izlikt caur trenažieriem. Un tāpat laikā, ja tev ir depresija un tev nevienu negribās satikt, tad arī tu vari to pārvērst caur sportu, tās savas emocijas vai enerģiju. Un svarīgākais jau ir tas, ka tas treneris, kurš strādā, viņš strādā ar vienu bērnu individuāli. Te nekad nebūs vairāk par vienu bērnu.
Tīri tā iemesla dēļ, ka jā, citiem nepatīk socializēties, viņi negrib, lai kāds uz viņiem skatās, viņiem ir vajadzīga tieši tāda koncentrēta speciālista uzmanība. Un otrs ir, ja nu kas, lai nesanāk konflikts un lai nesāk mētāties ar hantelēm. Tā puspa jokam agrāk teica, ka depresiju ārstē ar žagaru pa dibenu. Vai jūs tam piekrītat? Nē, es, kad arī gāju apmācības, nekādu tādu tehniku neesmu dzirdējis, ka tā būtu efektīva. Depresija, protams, ir dažādas veidi, kā mēs varam ārstēt. Principā pēc visām vadlīnijām jāsāk ar psiholoģiskām intervencijām, psihologu konsultācijām, jo bieži vien ar to arī pilnīgi pietiks. Protams, smagākos gadījumos, kad rodas kaut kāds paškaitējums vai kāda pašnāvnieciska uzvedība, jau kādi žesti, tad tur jau rūpīgi jāizvērtē ārstam, psihiatram un par iespēju arī medikamentozu ārstēšanu uzsākt. Žagars pa dibenu nepalīdzēs. Es domāju, ka viņš varētu pat padziļināt to depresiju. Jo, sanāk tā, ja žagars, ja vecāks, ja man ir slikti un ja man vēl par to soda, tas noteikti pasliktinās manu psihoemocionālo stāvokli, tad neiesaku, tas aizliedzu, es pat teiktu. Runājot par vecākiem, cik liela vispār ir ģimenes iesaista ārstēšanās? Bieži vien mums, viņiem ir jāiesaistās un vecāki, protams, izrāda dažādu aktivitāti. Protams, pārsvarā visi pārdzīvo par to, ka ir kādi psihiskie traucējumi veidoja saviem bērniem, un tad viņi iesaistās, labprāt nāk uz sarunām, vai arī nereti mēs arī iesakām pašiem vecākiem aiziet pie kāda psihologa vai pie psihoterapeita, ja redzam, ka viņu psihoemocionālais stāvoklis ir tāds, nav pārāk stabils pats par sevi, un tas, protams, varētu ļoti ātri un negatīvi ietekmēt to mazo bērnu un pat arī pusaudzi arī. Un bieži vien arī tie, kas ieklausās un mūsu rekomendācijās un aiziet pēc palīdzības paši vecāki, pēc tam arī tad arī tiem jauniešiem kaut kā paliek labāk, vieglāk un bez nekādām tādām invazīvām, medikamentozām ārstēšanām. Jā, tu vari apsēsties, pamēģināt, šis ir speciāls krēsls bērniem, kam ir autisma spektra traucējumi. Tā, kad tu apsēdies, tad tev vajadzētu būt, ka tu dzirdi principā sevi un mazāk apkārtējos trokšņus. Tā netraucē tas, kas notiek apkārt, ko tu varētu redzēt ar perifēro sāna redzi, bet tu esi tai savā kūniņā tādā mazliet tā kā drošībā. Nē, ir patīkami. Es neko nedzirdu. Tev ir ļoti grūti dzirdēt no šejienes īstenībā, jo tā skaņa paliek pie tevis. Man ausis jūtās tā jocīgi. Kas šeit ir ar tiem tauriņiem? Tauriņi mums ir tādi tāds kā simbols īstenībā. Tad, kad mēs domājam, ko mēs gribam vizuāli likt uz sienām, mums bija liela krīze, domājām visu kaut kādus variantus un nevarējām izdomāt, līdz attapāmies līdz tam, kad īstenībā psihiatrijas simbols ir tauriņš. Psihe ir tiek saistīta ar tauriņiem. Un mums bija skaidrs viss, ka jābūt tauriņa formā un uz sienām jābūt tauriņiem. Tā, kad tas ir mūsu tāds kopsaucējs visā ēkā. Redzēsiet tauriņus gan pirmā, gan otrā stāvā, gan arī citos. Bērniem gan šeit forši var būt kaut kāda paradīze ar tik daudz mantiņām. Īstenībā, jā, protams, viņi ienāk kabinetā un ķerās pie kaut kā klāt, vai ne? Bet tas, cik daudz mantiņas ir saistīts ar to, ka mums ir jādod iespēja tā kā bērnam pašam izveidot savu stāstu, un no tā stāsta tad mums veidojās terapeitiskais darbs. Mūsu psihologi, kas strādā ar smilšu terapiju, strādā izmantojot šīs mantiņas, kas palīdz veidot stāstu, kas palīdz arī pēc tam varbūt apstrādāt kādreiz arī kādu traumatisku pieredzi. Kā caur stāstu, caur spēli, caur... Tas arī tā kā iepazīt bērnu, ja? Tieši tā, kas viņam ir aktuāli tajā brīdī, vai ne? Jo mēs jau izvēlamies sev aktuālo. Mēs izvēlamies vai nu kādu dusmīgu zvēru, vai mēs izvēlamies kādu ļoti, tādu nopietnu skolotāju, vai ne? Kaut kādu tēlu, kas asociējās mums ar kaut ko, kas notiek mūsu dzīvē. Un tad caur to ir iespējams apstrādāt un izrunāt un saprast, kas mūsos notiek. Kāda vispār būtu iemesli, kas izraisa depresiju bērniem un jauniešiem? Ar depresiju ir tā, ka bērniem ļoti bieži ir tie ģimenes apstākļi. Ja? Ģimenes apstākļi vai skolas apstākļi. Tādam jaunākam bērniņam droši vien pašam no sevis reti, kad veidosies depresija, vai ne? Kad, piemēram, kad nenokā
parasti ir vai nu mājās kaut kāda satricinājuma, nesaskaņas starp vecākiem vai teiksim, šķiršanās vai kaut kādi citi notikumi, kas satricina. Ja? Un skolā var arī apcelt. Tas ir ļoti biežs iemesls, ja, ka, piemēram, dara pāri, ja, kad kāds dara pāri un bērniņš, piemēram, to nav nevienam pateicis. Un tā kā tas sāk izpausties kā nomāktība vai ka bieži, ka raud vai ka negrib iet uz skolu, kad nav enerģijas darīt ne mājasdarbs, neko. Nu tā, bet ja ir pusaudzis, tad tur var būt arī tiešām visādi iemesli, ja, jo mēs zinām, ka pusaudžiem ļoti dzīve paliek tā iekšējā sevis izprašanas pasaulē, ja, kad kas es esmu, kā es, teiksim, sāju kopā ar dažādām draugu grupām, apkārt sociālajām grupām, kāds es esmu, kurai grupā es iedaros, kurā nē, tur man izslēdz, tur nē. Bet arī vispār sevis izprašanas periods ļoti, ļoti aktuāls un iekšā var būt tā, ka ļoti liela pārdzīvojuma par to, kā es izskatos, par to, kā es mācos. Ļoti tiešām aktīva dzīve notiek pusauģa vecumā. Ārējie faktori neizbēgami pusauģa vecumā tieši tāpatās. Ja šķiet, ka maziņam bērniņam liels pārdzīvojums, ka vecāki nesatiek savā starpā, tad pusaudzim tikpat liels pārdzīvojums varbūt izrāda savādāk. Ja? Bet ja vecākiem ir grūti savā starpā, tad arī pusaudzim būs grūti. Un tas var kādreiz izpausties. Ja? Tur var kādas atkarību problēmas vecākiem vai skolā kāds apceļ. Tad tie ir tie tādi ļoti tipiskie faktori. Doktorīt, paldies par uzņemšanu un paldies par šo superīgo sarunu. Un paldies jums par visu, ko jūs šobrīd darat. Paldies, mums prieks palīdzēt. Mums šodien daudz kas kļuva skaidrāks. Izrādās, ka mums tomēr ir jārūpējās ļoti par savu psihisko veselību. Tāpēc mums viens otrs ir jāatbalsta. It īpaši 11 vecumā, jo vai nu mums viss ir labi, vai nu viss ir slikti. Jā, šis hashtag viss ir slikti mūsu vecumā ir īstenībā ļoti tipiski. Tāpēc mums ir ļoti svarīgi, lai mūsu un jūsu psihiskā veselība un arī fiziskā veselība ir ļoti labā stāvoklī, lai mums apkārt ir pozitīvi vibi, lai mums apkārt ir fantastiski cilvēki un pareizi paradumi. Tāpēc rūpēties par savu mentālo veselību. Paldies, skatījāties. Tiekās nākošais Svētdien. Sestdien. Tiekās!